Konferences saucās Kurzemes mantojums, un šobrīd zem mantojuma saprot arvien vairāk un plašāk. Tas ir nemateriālā kultūra, tur ir materiālā kultūra, tur ir mana mīļa arheoloģija, tur ir, kas tikai tur nav zem tā mantojuma. Protams, arī tas naudiskais mantojums un kas vēl. Tad, kad man uzaicināja šeit jums šo lasījumu dot, tad man piedāvāja tēmu par Kurzemes pilskalniem. Es teicu, ka jā, var, protams, bet varbūt kaut ko citu. Un tad es kāds 3 vai 4 tēmas nosaucu. Viena no šīm tēmām bija Kurzemes ķinte. Un atbilde bija tā, kas tas tāds ir. Un šodien no rīta dzerot kafiju, tepat man ausis kā zaķim kustās, klausos, ko citu runā. Kas tas tāds ķinti ir? Es nezinu, kurš no jums to teica, par ko tas tur tā būs. Jā. Un tad es saprotu, ka paliekās jau ar vienu interesantāk, ja cilvēki īsti nezinu, par ko iet runa. Vienmēr jau to noslēpumu vajag uzturēt, paši ziniet, kā tas ir, un ja tu noslēpumu uztur, tad vienmēr paliek interesanti. Vai vismaz interesantāk paliekās. Es arī šī brīdī nezinu, cik jums ir dzirdēts Kurzemes ķinte, kas ir dzirdējis pats liet rūp. Tiešām nē. Jūs kautrējaties, kā jau latviešu ļauns kaut ko ir nedzirdējuši. Paldies, ka jūs neesat dzirdējuši, bet tā droši vien, ka tas nebūs. Kā man teica kūdīgs viens no turisma organizatoriem, jebkurš pasākums izdodās, ja tur iekšā ir vardarbība, mīlestība un mistika. Es nezinu, kas man te būs vardarbība, mīlestība vai mistika. Vardarbība laikam mazāk, mīlestība, jā, varbūt. Mistika, jā, varbūt arī tas. Tāpēc, ka es visu laiku mēģinu ievadīt, ko es teikšu, bet es arī kā neesmu pateicis, kā jūs redzēt, jā. Bet atbildi uz šo jautājumu līdz galam nebūs. Pats par to domāju un neesmu līdz galam sapratis. Ja jums ir kāda ideja, kas uzzaigo šī brīdī, ir ļoti jauki, jo kādreiz tās pēkšņās idejas ir tās pareizākās. Lai tā būtu, sāksim, jā. Tātad Kurzemes ķinte un ņakmeņi, galvenais uzsvars ir uz vārdu ķinte. Kurzeme zināms, akmeņi arī zināms. Sāksim ar diezgan senu laiku, 1819. gada 21. jūnijas, vasaras konferences, tātad Kurzemes literatūras mākslas biedrības sēde, laikam Jelgavā viņi notikās, laikam nezinu droši. Tātad šajā 1819. gada 21. jūnijā Vestens mācītājs Kārlis Friedrichs Vatsons, pazīstams no Kurzemes un Latvijas vēstures skolotāja, audzinātājs un tā. Tātad nolasa referātu, protams, vācu valodā, kā jau tādā laikā tas viss ir. Un referāts saucās par dzērves ķintēm. Viņš pats, Kārlis Friedrichs Vatsons, nav bijis šajās dzērves ķintēs, bet viņš balstās uz savu kolēģi, Cīraus mācītāju Johanu Kristofu Voltēru, viņa sniegtajām ziņām, un apraksta Lestenē kaimiņos esošās dzērves muižas, ķintu mājas. Tā ir, es nezinu, kā tas gaismā redz kaut ko jau redz, bet tad dzērves muiža, mūsdienās, protams, mūsdienas skatā, jā. Tad apraksta dzērves muižas ķintu mājas, kas tolaik 1819. gada atrodās uz otras versts attālumā no dzērves muižas. Tā ir dzērves muiža mūsdienās, dažas gadus atpakaļ. Tā. Ko tad Vatsons saka par ķintes mājām, dzērves ķintes mājām? Tātad mājas, zemnieku mājas, bijušas būvētas uz augstiem, no lieliem laukatmiņiem izliktiem pamatiem. Toreiz tie mēri tiek dot pēdās un asīs, tā, kad tur viss ir pēdās, jā. Tātad māju pamati ir līdz
4-3 pēdas augsti liela akmeņa, tad pārvēršot pēdu apmēram 3 centimetri, tad kaut kur ap metru liela akmeņa. Bet viņš turpina. Pagrabs arī būvēts no milzīgiem vai lieliem laukakmeņiem. Pagrabā vedošas trepes, kas 4 pakāpieni, kas katrs no liela akmens veidots. Ar caurmērā līdz 4 pēdām, tātad 1,20 m, lieliem plakaniskiem akmeņiem pagalmā izlikti ceļījumāju pagalmā. Grandios būvu. Klētiņa būvēta uz 3 pēdas augstiem laukakmeņu pamatiem. Nevis samūrētiem, bet atsevišķi lielu laukakmeņu pamatiem. Līdzās klētiņai akas noteka, kas izlikta atkal no šiem metru lieliem akmeņiem. Tad ar lieliem akmeņiem bijis izlikts dīķis, un viens akmens ir bijis pat 6 pēdas caurmērā, 6, tātad kaut kur 1,80 m. Bišu stropi, pie mājas ir bijuši bišu stropi, tie visi novietot uz lieliem akmeņiem. Tad vēl tālāk no mājām, drusku tālāk no mājām atstāt vēl kādi 100 šādi ļoti lieli akmeņi. Un tad viņš tā īpaši grandiosi kāda lauka ietvērums, kas no 2 pusēm 387 soļu garumā, tad kaut 300 metru apmēram, ir bijis izlikts no stāvus uzslietiem akmens bloķiem. Tad akmens bloķi stāvus uzsliets. Un šo bloķu augstums no 4 līdz 8 pēdām. Tad pārreikinot kaut kur 1,2 metru augstu akmeņu. Tad vēl ir bijis viens atsevišķs tīruma ietvērums 42 soļu garš. Mazāks, bet tomēr, jā. Vatsons, protams, tas arī priekš tiem laikiem ir kaut kas ļoti dīvains, nesaprotams. Viņš mēģina risināt, jeb teikt, kas tas īsti ir par, kāpēc šie akmeņi šeit ir parādījušies. Diezgan loģiski viņš secina, ka tas nezvēr būt pa spēkam vienam cilvēkam vai vienas mājas saimei, un tur ir jābūt ļaudīm no lielāka novada, kas to varētu veidot. Un tad viņš 1819. gads ļoti romantiski uzskata par vēsturi, tā Latvijas vēsture vispār ir diezgan vai pat ļoti pasveša. Tad Vatsons secina, ka viņa prāt pie dzēras ķintēm sanatnē pirms krusta kariem esot bijusi kāda krīva dzīves vieta vai arī kāda kurši vadoņa cietoksnes, nocietinājums. Un kaut kad pēc lielā mēra, 18. gadsimta sākumā, kāds turīgs ar lielu spēku apveltīts vietējais zemnieks, talks veidā saņemot palīdzību no apkārtējiem ļaudīm, varējis iepriekš jau uzbūvētajā, izveidotajā vietā, sakārtot viņas uzbūvētā saimniecību ķintes, akmeņus piemērojot savām vajadzībām. 1819. gads pēc pāris gadiem, 21. gadā šis referāts tiek publicēts, tāpēc arī mums viņš ir saglabājies līdz mūsdienām. Visu 19. gadsimtu, vēl 20. gadsimta sākumā šī vieta, šī būve tiek parētam pieminēta, ka tāda ir, bet neviens neko vairāk nekā. Nākošais, kad šī būve ir, apmeklēta, pēc rakstītiem avotiem ir 1922. gads, to dara Ernesta Dasteņa Pilskalna ekspedīcija, tāpēc, ka Vatsons runā par kuršu cietoksni, viņš brauc pārbaudīt, kur varētu būt kāds Pilskalns. Pilskalna neatrod, bet tā laika Kurzemes vārdā ir Jānis Udmaļs. Jānis Udmals ziniet no Kurzemes vēstures, tātad Liepājas muzeja dibinātājs, mākslas vēsturnieks, kas tikai vēl neotpētnieks un tā tālāk. Jā. Tad Udmals savā vienā avīzes rakstiņā saka, ka bijuši dzēruves ķintēs, un blakus dzēruves ķintēm šai akmeņu vietai atradis tumšu, melnu kultūras slāni, kas liecina par senām dzīvotību. Man iznāca 70. gados, kad es šai vietai sāku arī pats pievērsties. Jānis Udmals, kas nodzīvoja ļoti cienījumu mūžu, vēl tādā laikā bija dzīves, es viņai rakstīju vēstuli. Vai viņš neatcerās, kurā vietā tas kultūras slānis ir bijis, viņš man šo atbildēja, man tā vēstuli kaut kur mājā, nevis kaut kur, bet es zinu, kur viņš stāv. Viņš saka, atvainojiet, man tie gadi ir tādi, ka es vairs īsti neatceros, kur tas kultūras slānis varētu būt bijis. Atceros, ka mēs esam bijuši tur līdz ķintēs.
Nu jā, tad tā visa priekšvēsture līdz apmēram 1970. gadiem. Dzēres mūža, drusci tuvākā skatā, tad 70. gados, 70. gadu mijā, par dzēres ķimtiem ieinteresējās arhitekts Gunārs Jansons. Vairāk viņš pazīstams kā Turaidas, pils arhitekts atjaunotājs, nu arī Ikšķi, un tad diezgan daudz darbojos ar viņas laiku pīļu pētniecību. Tad 70. gadu sākumā viņš interesējās par ķimtes mājā un dodās uz Dzēri un Cīravu skatīties, kas tur īsti. Ko toreiz Gunārs Jansons noskaidro? Viņš noskaidro, ka seno ķimtu māju vairs nav, jo lūk, pēc vietiem nostāstiem, vietiem baronam, kaut kādu iemeslu dēļ, pirms 100 uz 200 gadu, nesot patikusi ķimtu māju pastāvēšana, un tāpēc viņš līdz pārcelt ķimtu mājas uz citu vietu, uz Dzēres muižai. Nu, Dzēres muiža, tās ķimtu mājas, kur atradās akmeņi, tā ir šeit apmēram, kur apakšā. Tās mājas, kas tika pārceltas, jaunās ķimtu mājas, tās ir šeit uz otru pusi. Tad, nu, pavisam citā vietā, bet Gunārs Jansons toreiz šīs jaunās ķimtu mājas aizbrauc pārbaudīt, aprunāties ar cilvēkiem. Neko daudz cilvēki viņam stāstīt, laikam no šīm mājām negrib. Nu, nezinu, kāpēc, varbūt neatrod to kontaktu, gadās, jā. Kāpēc šīs mājas ir pazudušas, kāpēc barons ir līdzis mājas pārcelt. Iespējams, ka iemesls ir ļoti vienkārši. 19. gadsimta sākumā tiek būvēta jaunā ķimtes muiža, Dzēres muiža, ir vajadzīgi daudz akmeņi, un kāpēc viņas nesavāk no vienas vietas, kur jau viņi tāpat ir ļoti daudz, un tāpēc mājas pārceļ uz citu vietu ar visiem sēniekiem un būvē jauno muižu. Jaunais sēnieks pārvedis uz jauno ķimtu māju vietu Klētiņu, bet bez akmeņiem, protams. Un vēl tādā laikā 60. 70. gadu mijā Gunārs Jansons mājās redz šādu, jaunajās ķimtu mājās šādu kolonu, kas ir pārvērsta pēc tradīcijas no Dzēres vecajām ķimtēm. Nu, tur apmēram ir tie 57 centimetri, viņi ir izgriezta no kaķakmens, grēzna vieta, un pēc tradīcijas to kolonu esot izgriezis stiprnieks Ķinte, runāsim mēs par viņu, ar nāzi esot to izdarījis, un viņi ir pārvērst uz jaunajām mājām kā tā tradīcijas lieta. Kā Gunārs Jansons saka, šis akmens ir kāda gleznāka arhitektoniski veidojuma detaļa, neapšaubām profesionāls akmeņķos veidojas, romāniski smagnējās proporcijas, izgrieztā rotājā veids. Gunārs Jansons saka, ka šis veidojums varētu būt datēts ar 16. gadsimtu līdz 17. gadsimtu. Nu, kā arhitektoniskā detaļa. 75. gadā tikko es pabeidzu augstskolu, mana pirmā pēcaugstskolas lauka pētījums ir Dzēres ķimtēs. Mēs ar saviem kolēģiem dodamies uz šīm mājām, šo kolonu redzam. Man fotoaparātā, protams, kaut kas notiekās, es viņu nofotografēju, bet tā bilde neiznāk. Tā tas arī paliekās pēc gadiem 20, 90. gados, 90. gadu vidū, nejauši esmu Liepājas muzejā. Un man muzejnieks stāsta, ka tā ļoti mistiski stāsts ir apnesta viens akmens veidojums, kāds anonīms cilvēks nav īsti gribējis teikt, no kurienes tas veidojums ir nests, kas tas ir. Parāda man, es redzu to akmeni, tagad brīdī man pat nesajiet kopā, tikai kaut kad vēlāk sajiet kopā, tāds šī tāpat kolona, šī te kolona. Viņi tagad nokļūst Liepājas muzejā tā kā anonīmi no kaut kurienes, bet tā ir tā ķimtes kolona. Es nezinu, vai šī brīdī viņa Liepājas muzejā ir vai nav, ja tas bija tā diezgan, tā drusku nesaprotam, kā viņi tur bija nokļūst. Nu jā, bet kas tur mūsdienās? Jā, nu tātad ir vietā, kur ir bijuši tā vecā ķimtes māja ar akmeņiem. 70. gados Gunārs Jansons ierauga atrod šo no ļoti lieliem laukakmeņiem veidot aku, akas pamata augši nojaukta, atrod vietu, kur šīs mājas ir bijušas. Tas ir uz pretējo pusi no Dzēres muižas, apmēram uz otru versti, kā jau Vatsons saka, tad pie mājām ir mākslīgi rakts grāvis, kanāls,
Viņu vidū šķērso tāds kā dambīts, un te ir aka, rādīšu to aku. Akai tā diskusija nojaukta, nav viņas, kad 70. gados, 75. gadā precīzāk, esam pie šīs akas, tad notīrot to akas apaugus, viņa arī laikā ir. Tiešām aka ir veidot no grandioziem akmeņiem, un arī laukniecībā ar vietējā kolhoza laikam palīdzību. Mēs uzņemamies tā, ka uzdevumu šo aku iztīrīt, nozīmē izcelt lielos iegāstos akmeņus iekšā. Ja? Tad akmeņi ir, varētu teikt, grandiozi. Tad augšējie grodi vienā bloķi ir līdz 2 metri gari. Tur ir precīzie mēri 1,93 metri reiz 0,74 reiz 0,47. Tad ap 2 metri, 2,5 metri plati. Tad vidējā daļa akai ir izliktas no mazākiem akmeņiem, viņi nav mūrēti, vienkārši izlikti. Un 3 metru dziļumā atkal tie grandiozie bloķi. Ja? Un tas akas šahtas caurmērs 1,25 m. Ja, un tad grādiņas vidusdaļā ir dambis. Tad tie ir 75. gada diapozitīvi. Kāpēc ir uzņēmu šo referātu lasīt? Es tikko iegādājos vienu digitālu mašīnīti, kur mēģina visus savus vecos diapozitīvus skanēt un digitalizēt. Līdz ar to man šie vecie diapozitīvi, kas vienkārši ir, ka galam izrādās nemaz netik slikti, tīri labi iznāk. Tātad no tās akas tika celt ārā apmēnes gluķi. Tur nebija tie vislielākie, kaut kā metri caurmērā tie gluķi aku iztīrot un cerot kakas dibenā. Varbūt, ka tur ir kaut kas no tām lietām. Mēs varam redzēt, kā tur ar celtni ceļ to gluķi ārā. Cerot kakas dibenā varētu būt kaut kas, kā jau akā iekritušas lietas, kas varētu dot kaut kādu datējumu par šīs būvas. Tā aka izskatās, ka augšā ir tie 2-metrīgi akmens gluķi, lejā ir tādi. Pa vidi ir tādi mazāk, un apakšā tad ir atkal liela. Aku iztīrot apakšā prot vienu galtu. Konsultēties ar akmeņkaļiem, tādu skaltus akmeņkaļu lieto, bet drīzāk nevis akmeņu kalšanai, bet drīzāk pārplēšanai, sišanai vai ziemā no ledus pieslūšu akmeņu atsišanai vai citas sēlietas, kas tā varētu datēt, diemžēl tam vietā nav. Tie pētījumi arheoloģiski izrakumi notiekās arī citās vietās. Viena no tādām domām ir šo dambi pārbaudīt, kas tas tāds īsti ir, kāpēc viņš tur ir parādījies. Tad izrādās, ka dambis ir, nosacīt dambi, tāds uzbērums, viņš ir izlikts no apakšā no lieliem akmeņiem, atkal tie metris uz otru akmeņu, un virsa pārbērta, un lai dabūtu to precizitāti ar mazākiem akmeņiem. Virs zemes tur nekāds akmeņs neredz, bet, kad roka, tad šie akmeņi ir. Tad viņi parādās, ir diezgan liela. Trešais, te redz tos akmeņus, kā tas dambis ir būvēts. Mēģināt pārbaudīt arī blakus tīrumus, kur pēc tā apraksti ir bijuši šie milzīgie akmeņu pietvērumi. Te ir tā pārbaudas tranšē, doma, ka varbūt kāds no šiem akmeņiem parādīsies. Nē, nekas tur nav, tur ir tukša vieta, tā varētu teikt, ir pāris akmeņu tādu sakopojumu. Tā kā šeit, bet tas ir tas kaut kas jaunāks, kaut kādas sēkas, ir kaut kādas šķūņa ierokot pamats, bet stāvus ierokot un nostiprināt. Un te, kā mēs redzam, šī akmeņu stipri nav tāda. Sēnlietas, ko tur atrod, ir lietas, kas attiecās uz ķintu zemnieku māju pastāvēšanu, 17, 18, 19 gadsimts, tur ir dažs apģērbdetaļas, pogas, keramika, nekas tāds, kas spēc no tomēr. Tad 75. gada pētījumos īsti priekšstats, kas tas tāds ir, kāpēc šādu būvu tur ir būvēta netiekūts. Sēnlietu materiāls ir ļoti nestāstoši nabadzīgs. Tur dažas domas ir, kas tas tāds varētu būt, bet tas tā toreiz paliekās. Drusku vēlāk, 15, 90 un 2000 gadu mijā, darbojoties ar gaisa arheoloģiju, aerālo fiksāciju, iznāk strādāt tādā pusē, ne speciāli dzērvē, bet
no Cīravas lidlauka lidojot uz Kuldīgu un tālāk. Nu, var uztaisīt mazu loku un pārdot ķintes un mēģināt no gaisa ieraudzīt, vai tur kaut kas nav. Šajā te gaisa atklātīs metodēm ir dažādas iespējas, ka no gaisa var ieraudzīt vietas, kas ir iznīcināts, norīcināts, un akmeņi tādā gadījumā ir ļoti labs lieta. Nu, ļoti labi vieta, ko var ieraudzīt akmeņu vietas. Tad kādos trijos dažādos laika apstākļos pavasarī no rīta, vairāk lidojumi, ir šī vieta mēģināt fiksēt, tā ir tāpat īrāliņā. Bet neko ieraudzīt nevar. Lai gan, principā tās bildes nav sliktas, un ja tur kaut kas zem zemes būtu, vajadzētu ieraudzīt. Ieraudzīt nevar. Tad jādomā, ka tam 19. gadsimta sākumā tas tiešām ir, ir gājis bojā, un tā vairāk nav. Tās bildes vairāk, bet apmēram kāds izskatās. Jā, lai tā būt. Tad tās ir dzērves ķintes, viena vieta ar akmeņiem, kas savā laikā ir atrasti, ieraudzīti, drusku uzmērīti, pēc tam gājuši bojā. Taču lietas nav tik vienkārši. Tagad iesim tamīs vispārnēm lietās. Jā. Tad ir diezgan daudz teiktu pieraksti Kurzemē par ķintu māju iemītnieku, burvis, spēkvīrs, ķinte, un viņš parādās teiks, tur viņi parādās ne tikai dzērvēja ķintēs, kur jau Vatsons 19. gadsimta sākumā viņi saka, bet arī vairākās citās vietās. Bet šīs teiks ir tāds diezgan nodalošas, jo ķinte vienmēr darbojas kopā ar savu uzticamo palīgu ar balto ķēvīti. Abi divi ķēvīti tādā mīlināmā vārdā vienmēr demitīvs ķēvīte, nevis ķēve. Ķēvīti pārvadā velk milzīgos akmeņus. Jā, vēl Vatsons saka, pie tam jaunajām ķintēm esot bijis 19. gadsimta pašā sākumā milzīgs eglis bruķis, cēluma bruķis ar tām no saknēm uz augšu, un kāpēc nostāst ar to bruķi, ar ķēvīti, tad tie akmeņi esot vilti kaut. Tad ķinte šajās teikās parādās dažādos variantos. Vienā gadījumā pat ļoti precīzi. Ķintu Ernests esot tas bijis, tas varots vai. Esot bijis liela auguma miesā stiprs vīrs, ar savu balto ķēvīti spējas pārvadāt milzīgus akmeņus. Tad kaut kas no ezotēriks, kas jau mums arī patīk, viss tikai jābūt. Jā. Pratis skaldīt un apstrādāt akmens bruķus. Pazīstamākā teika, kas ir daudzkārt arī pārpublicēta, citēta, ka sastīdējies kādreiz ar vienu no Liepājas tirgoņiem, lai tirgonim atriekos, ielicis katlos vai ragavās milzīgi akmens bruķi, vedis uz pilsētu, aizlikt priekšā tirgoņu mājas durvību, tad tam tā tirdzniecība neiet. Bet liepājnieki baidījušies, ka salauzīs tiltu, tāpēc nav laiduši ķinti ar balto ķēvīti un akmeni pilsētā, un tad no akmens esot pamests arī malā, un tur palicies. Kas ir ķintes pamestais akmens? Viens tiek nosaukts medzes, kapsēdes, dižakmens, liels akmens. Vēl tiek nosaukts jau 841. gadā sastridzinātais Baltas akmens, kas varētu būt bijis Latvijas lielākais akmens. Ap 30 metru caurmērā, 3-4 metru augstumā gājis bojā. Jā. Tad, ja mēs paskatāmies, šī ir karte, kur parādās ķintes teiku vietu pierakstu, tad iet runa ne par Kurzemes speciāli, tad tā ir karte, kas rāda visu Latviju, bet teiku ķintes teiku pierakstu vietas, kā jūs redzēt, viss koncentrējās uz Dienvidu Kurzemi. Kaut kas citur, bet pamatā ir Dienvidu Kurzemi. Ja pat tas ķinte netiek nosaukts vārdā, tad ir vecs vīrs ar ķēvīti, atkal kas visu, ko dara. Atbilst teiksmēm ķintēm. Ko viņš tikai nav darījis. Te ir Tāša ezers. Tāša ezeru esot cēlies no tā, ka viens vīrs uz balta zirga jājas, bet viņam no muguras tecējis tautiņš, uzpludinājis Tāša ezeru, noslīcinājis viss pļāvējs. Dundabas Vigāls ezers ir Dieviņa ezers, arī ar sakrāmu nosaukumu. Ezers ir nolaists jau 1837. gada rudenī. Ķinte ar savu balto ķēvīti brīdinājis cilvēks, tūlīt ezers kritīs jums virsū, beidziet, kas to nav izdarījis, tas ir noslīdis. Zemē Kurzemi, drusciņ tālāk, tā ir ezera vieta, cik var redzēt, tur tālumā jūru redz. Tad
Baltā ķēdīte, ķinte, Zebrenes, Zebrus ezers. Liels, tas ir uz Kurzemes Zemgales robežas, uz Katlat no Kurzemes, bet tomēr pie Zebrus ezera ir blakus ir Svētezers, mazais ezers, un blakus ir Elka kalns, šis te lielais Elka kalns ar akmeņu konstrukcijām. Drusku vēlāk es parādīšu vienu citu attēlu, tagad tikai tā piemīt. Ķinte esot darbojies arī pie Liepājas Tosmāras ezerā. Pašlaik viņš kā ezers tāds pašvāks, arī tur ir ķinte darbojies. Darbojies ķinti ar Durbas ezeru saistīts ar Līcu, Līcā ķinte darbojies. Ja? Tad zīmīgais, ka ķintes vārds neparādās nekur citur Latvijas novados, tikai Kurzemē, citur nekur viņi nav. Vēl viena lieta, jāmēģina kartografēt vietvārdus ar sakni ķinti. Tātad vietvārdi, mājvārdi, nosaukumi. Aina tāpat nekur citur Latvijā tas ķinti neparādās, parādās Kurzemē, atkal vairāk arī dienvidu Kurzemē. Tā kā te tā aina apmēram savādā. Drusku tāpat. Līdz pat 90. gadiem, 90. gadu sākumā vidum, tika uzstīts, ka ķintes tie akmeņi, kurus tā neviens īsti redzējis nebija, tikai aprakstīt, ka tas ir kaut kas unikāls, Latvijā analogu nav, un tāpēc arī diezgan grūti interpretēt, kas tas tāds īsti ir. Tomēr pamazām nāk klāt arī no Kurzemes konkrēts akmeņu materiāls, un ļauj runāt par kaut ko, varbūt par ko vispārīgu. Tātad tās ir tās akmeņu konstrukcijas, kas Dienvidu Kurzemē šobrīd ir zināmas, parādīšu. Pēc tam tīri arī no vēstures viedokļa jau 1838. gadā, tātad 20 gadus pēc referāta, tātad Liepājas mācītājs Rodermunds, kas bija liels novadpētnieks, pierakstītājs, publicētājs, viņš pie medus strīķiem konstatē akmeņu konstrukciju, apraksta, nepublicē, apraksta savās baznīcas, Rondīgā baznīcas grāmatā. Un tad 80. gados tiek apzināta, 80. gadu beigās pie Dunaugas mūrniekiem akmeņu konstrukcija, nedaudz vēlāk Rucevā pie ķišķiem čukāniem, 90. gadu sākumā, un Ulmals maznodūpi, tas arī no 90. gadiem. 91. gadā Rucavas ķišķi čukāni uz pašas Lietuvas, Latvijas robežas, Rucavas, bet Sventājas upes ielējas malā. Otrā pusē, Lietuvas pusē, tur ir pazīstamais Indilgas pilskalns, un viens no tādiem varenākiem kuršas pilskalniem. Es mēģināju toreiz diagnostiku taisīt, un tā govs iznākums labāk nekā tas pilskalns, bet arī tas nav slikti. Tad kā tur ir situācija? Tur ir akmeņu rinda, akmeņu parādīšu to rindu, kas ir tādā nokalnē paralēli Sventājas upei, nolaižoties ielējā, bet te ir tāds schēmīgi tikai kā viņi būtu. Ja. Tad skatoties, tas ir 91. gada bilde, tad ir šie akmeņi likti rindā. Tā rinda ir kaut kur ap 430 metri gara, nepilnu puskilometru, bet arī pārāvumi. Un kas varbūt ir zīmīgi, ka daži no šiem akmeņiem ir tāpat kā ķintes arī aprakstā, neredz, bet apakšē plakmens akmenis un stāvots līdz stāvus. Bet tam viena akmenis māja tā kā vienā līnijā. Liela daļa tiem akmeņiem, protams, viņi ļoti vienkārši nogās un zemes tās laigētām droši vien, viņi gāst uz vienu to būs ļoti daudz nogās, bet arī 91. gadā diezgan daudz akmeņu bija savā, tā kā ķīnas aprakstā uz tā palika otrā akmenis. Tas ir pagājušajā rudens uzņēmums, ko redz? Pagājušajā rudens uzņēmums zālīt izsteigājot, tad ir izstāstīt nogāsta daļa no tiem akmeņiem, bet tāpat viņi ir uz tiem pamatiem. Te ir vēl viena gabals no tās rindas. Tad laikā izdarīja arī nelielus arheoloģiskos pārbaudes vakumu, kā es aprastu, kā ar šiem akmeņiem, kā viņi tur ir veidot un kā ir likt. Tad rinda, akmeņa rinda, tad
daļa tikai, protams, mums 3 akmeņi. Bet, kā jūs redzat, visiem akmeņiem tā plakanā ir uz augšas, tā ir viss tas otrais akmenis. Un vēl viena lieta, ka viņi ir noķīlēti tādā starpā, lai viņi nekustētos, tie akmeņi noķīlēti ar mazākiem akmeņiem. Nu, tas tā nav nejaušība. Un te ir kaut kāda iespēja datēšanai, tāpēc, ka zem akmeņiem ir pelēka, melna pelēka augsnes kārta. Izstāsta, ka tur pirms tam ir bijusi zemes apstrādāšana, lauksaimniecība, un akmeņi ir nolikti jau uz lauksaimniecībā izmantotas zemes. Tur ir pāris lauskiņas, kas ir ļauj apmēram datēt, ka šie akmeņi ir likti ne vēlāk par 300 gadsimtu. Es neiedzināšos, kā tas ir. Tas ir tas pats Indils pilskalns. Un blakus šai akmeņa indā ir viena apmetnes kultūras slānis, arī 12. 13. gadsimts pēc tā kultūras slāņa, kas tur ir. Protams, nevar teikt, ka tie akmeņi vienādi ar to apmetnes kultūras slāni, bet, kāpēc ne, tas varētu. Ulmals maznogupi, tas ir pie Ulmalta starp Ventspili un Liepāju. Vairāk viņi mūsdienās pazīst kā Māras svētnīca, lai gan tas ir tāds atkal mūsdienu pieņēmums un vieta atrod. 90. gadu sākumā arī mežā, tādā nosacītā mežā ir akmeņu riņķis, akmeņu krauni. Te ir viens, te ir otrs, droši vien tikko nevar ieraudzīt. Bet tātad šis akmeņu riņķis, te nav lieli akmeņi nav tik lieli, bet viņi ir veidot akmeņu kraumus. Bet kas te būtiski tiek uzmērīt šī vieta? Šīs nav riņas, kā jūs redzēt. Riņas ir tikai kā populāri rakstot, tas ir tāda, par domu pateikt, kas tā ir par figūru. Kur no akmeņa veidot tādu nenoteiktu riņķoīdu, vai nosauks. Bet galvenais ir tas, ka tur tiek veikti arheoloģiskie pārbaudes izrakumi. Nekādas senlietas neatrod, atrod oglītes ar 14 metodu var oglītes datēt. Oglītes ir zem akmeņiem apakšā, un tātad skaidrs, ka tās oglītes ir bijušas tur pirms akmeņiem. Datēts oglītes ar atvainojos ar 1. gadtūkstošu vīnu, 6. 7. gadsimts. Tātad uguns ir kurināta, akmeņi ir kaut kad vēlākos laikos likt virsū. Šobrīd tur ir liela ezotērika, kas tikai tur nav, tur Māras svētnīca un enerģētiskā vieta. Par tām lietām es esmu ļoti šaubīgs arheoloģijas saka, kas ir arī no paralēls no citurienes, ka tas ir senais tīrums, kas ietverts ar akmeņu riņķi, neiedzinošas. Metres trīķi, tas, ko mācītājs Altermums piemin, tas ir viņa apraksts, kur viņš apraksta šo vietu un dot arī baznīcas grāmatā, dot arī zīmējumu. Cik var saskatīt, ir akmeņu rindas, akmeņu izkrāvums tādā kvadrātveidā un tā kā ieejas vieta šajā konstrukcijā. Diemžēl ar Liepājas karostas būvi, ar moliem šie akmeņi 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā ir aizvākti. Šobrīd arī vietā ir tīrums. Lai gan šo tīrumu joprojām sauc par pilspaņu vietu. Tā varētu būt. Dunavas mūrnieki arī ir 19. gadu sākumā atrod. Tur šī konstrukcija nav uzmērīta, viņa ir diezgan liela, bet kas ir arī centrālā daļā, tur ir arī uzmērītā konstrukcija. Tur parādās kaut kas, daudz regulārs, ja tā varētu teikt. Jūs redzēt, apmēram tāds uz 4 stūri, kaut kas līdzīgs tā kā medus strīķos arī parādījās. Šo lietu, lai viņi jāizlaiž, šīs konstrukcijas ir saistīts ar vēl vienu lietu, ar bedrīšu akmeņiem, kas ir īpaši kultūrvēsturiski vai vēl kultakmeņi, kuros iekaltas mazas bedrītes. Pēdējos gados ir bums Latvijā, viņu atrašanā šobrīd jau ir ap 70 šādu bedrīšu akmeņu Latvijā, ap 20 hipotēzes, kas tas tāds ir. Cilvēks mākslīgi kals mazas bedrītes, bet tā ir bedrīšu akmeņu izplatīga skarta. Kā redziet, viens no tiem centrālajiem rajoniem, kas ir tas pats rajons, kur ir ķimtas vietas, dienvidu kurzem, labi neiedzinošas, kas ir tas. Te ir mūrnieku bedrīšu akmenis Dunavā ar bedrītēm iekaltā.
Nu, beidzot, kas tad tas īsti tāds ir? Ja mēs paņemam nost ezotēriju, protams, to var izmantot, paņemam nost uzskats, ka ķinte ir bijis vīrs, kas praktis ar antigravitācijas palīdzību pārvietot akmeņus, īsti ticēt nevar, bet viena lieta, kas diezgan noteikti, tās varētu būt lauksaimniecības zemju izmantošanas robežas. Tie ir ķišķi čukānu caus. Te var, ja tā ieskatās, var redzēt. Tas ir tas kādreizējais vīrums, kas ir kāds, un vīruma malā ir šie akmeņi nolikti uz tās kantas, un tā par nokīt uz leju, tā augsti, tad siltums uz leju. Tad viens no skaidrojumiem, tas ir laukietvērums, kas Latvijā varbūt nav tik daudz izplatīts, bet no Kurzemes uz rietumiem, Gotlandē, Zviedrijā tā ļoti parasta lieta, un tur par to neviens nebīnās pie mums Kurzemē, mēs tā kā brīnamies. Teiksim, te dažas piemēram no Gotlandes, ja tas šī pat brīna. Otra lieta, kas Gotlandē, tālāk Skandināvijā, vēl tālāk Lielbritānijā, Fēru salās, ļoti parasta lieta, ka būves no seniem laikiem, vikingu laikos agrāk vēlāk būvēja izmantojot akmeņus. Akmeņus velēns, ja ieskatās, te ir rekonstruēts akmeņu pamats. Tad tas pamats no akmeņiem, virsū velēni, un tālāk māja. Tagad izmantots lielā mērā akmeņi, velēne, kad tas koka daļas iet bojā, tad paliekās uz zemes vai zemes akmeņi, kas varētu būt vēl viens skaidrojums. Te ir dažādas tās rekonstrukcijas, kādas ir no Skandināviem. Teiksim, te ir viena tās akmeņi. Tas, kas paliekās pēc tam, tās mājas, tas nav akmeņu balvis, līta, tāpat kā tur. Ja mēs, tas ir akmeņas konstrukcija pie Ziepes ezera, to nē. Teiksim, te ir drusku salīdzinājums no dažiem Zviedrijas šiem akmeņu māju, atrodas akmeņu māju, veidojumiem glābiem. Te ir mūsu Dunavas mūrnieki, un te ir Nedzes trīņķi. Principā varētu būt diezgan līdzīgi skandināviskās. Nav jau teikt, ka tie ir skandināvi, tie cilvēki, kas savā laikā tādā veidā ir būvējuši mājas. Šī tradīcija, savas dzīvesvietas, šī tradīcija varbūt ne tikai Skandināvijā un tālāk, bet arī pie mums Kurzemē, kas vēlākos laikos nav attīstīsies, varētu teikt, un tāpēc viņa, mēs viņu uztveram par kaut ko tādu, kas ir galīgi svešs un mums nesaprotos. Nezinu, vai tā ir skandināvu klātbūtne, ja tomēr mēģinām to skandināvu klātbūtni ieraudzīt, ir pietiekoši notiek Kurzemē. Robiņas skabāža kalns, iespējams skandināvu un pilskalns. Praktiski no gaisa, un varbūt plaši pazīstamies, kur nekāda šauba nav par skandināvu klātbūtni. Tas ir Robiņas priediens, skandināvu uzkalniņu kapelauks, 7., 8., 9. gadsimts. Ziniet, mēs šobrīd pienekļa aizsardzības lietas cīnāmies kopā ar dāņiem, vāciešiem, norvēģiem, islandiešiem par Robiņas iekļaušanu pasaules kultūras mantojumu seriālā sarakstā kā vikingu laikmetu pienekļa. Tā, ka tas tā varētu būt. Tad arī beigšu, mēģināšu beigt. Jā, vēl pievēršās paša ķintes vārda skaidrot, paša vārdu skaidrot. Tad Augusts Gilenšteins mēģināja to vārdu ķinte skaidrot lietuviešu valodu ciets. Ķintas nezinu vai. Valodnieki saka, ka vārdā ķinte, ķints vairāk ir paralēli seno ģermāņu valodās, lai gan arī izskaidrot nav mazāk baltos, baltu vairāk ģermāņu. Tad atcerieties par to skandināvisko salīdzinājumu. Ja mēs tagad ņemam kaut kādu mūsdienu angļu valodu, king, kinship, tur šis vārds ķinta arī ir iekšā, vai vismaz sakni uz viņu pusi apliecina kaut kādu karali, kaut kādu izciltību, vēl kaut kā. Kurzemē šī skandinaviskā klātbūtne ir. Ne tikai Robiņa, arī citur vēl tas ir, atkal par to nestāstot. Var jau būt, ka tas, ko es jums mēģināju teikt par ķinti,
ka šis tēls uzrāda skandināvisko ietekmi kursiskajā kopā pastāvēšanā. Grobiņā bija šī kopā pastāvēšana. Varbūt ne tikai materiālā plāksnē, arī garīgā plāksnē. Varbūt ķinte ir kaut kāds mitoloģisks, nosacīt mitoloģisks personāžs, kas iet uz to mitoloģiju, kas varēja vēl tālāk attīstīties, pārveidoties jaunākos laikos. Atskaņas par ķinti saglabājušās gan folklorā, gan ietvārdos, un ir arī šis materiālais apstiprinājums akmeņi. Tādi un savādāki, savdabīgi, bet kas tad īsti ir ķinte? Jau pašā sākumā teicu, ka es nezinu, vai spējuši atbildēt uz šo jautājumu. Kas tad ir Kurzemes ķinte? Teiksmi varonis, mitoloģisks personāžs, varbūt tiešām gudrs un stiprs vīrs, kas kādreiz reāli dzīvojas Dienvidu Kurzemē, kas spējas veikt tādus darbus, kur līdz cilvēkam šķita esam burvīgi. Es nezinu, varbūt jums ir kāda. Tas viss. Thank you.